8:10. Jāceļās uz skolu! Cik pulkstens? 8:10. Šaklu virsū. Labrīt, jaunieši! Variet nākt iekšā. Skolotāji! Nekas, sēžieties. Es domāju, mēs varētu sākt nodarbību. Sāksim ar to, ka man ir ļoti liels prieks jūs redzēt vēlreiz šajā jaunajā mācību gadā. Šo nodarbību, es domāju, mēs varētu sākt ar to, ka mēs varētu pastāstīt, kā katram ir gājis pa vasaru. Labi, ja neviens manī neklausās, tad mēs sāksim šodienu ar eseju, kurā jūs rakstīsiet par to, kā jums gāja šajā vasarā. Skolotāji, bet man nav pildspalvas. Labi, kuram vēl nav pildspalvas? Nopietni, nevienam nav nevienas pildspalvas. Un kas tad tev ir tur tajā penālī? Jūs gribat redzēt, kas manā penālī? Labi, ja nevienam nav pildspalvas, tad jūs varat atnākt paņemt no manis. Labi, es ceru, ka visiem tagad ir pildspalvas, un mēs varētu sākt rakstīt eseju. Labi. Jūs varat doties pusdienu starpbrīdī, es jūs gaidīšu pēc tam, un tad mēs turpināsim, un es ceru, ka jau kāds būs sagatavojis esejas, lai mēs varētu tās dzirdēt. 1 hour later. Tā, jaunieši, es ceru, ka jūs kārtīgi pēdāt pusdienas. Mēs varētu sākt ar dažiem, kuri jau ir sagatavojuši esejas. Ralf, es redzu, ka tu esi kaut ko pierakstījis. Mēs varētu sākt ar tevi. Protams, te ir īsāka versija. Kā man gāja vasarā? Mana vasara pagāja ātri, bet bija ļoti jauka. Es daudz laika pavadīju kopā ar ģimeni un draugiem, devāmies pie dabas, gājām peldēties un braucām ar riteņiem. Man patika brīži pie jūras, kur varēja atpūsties un baudīt mieru. Vasaras beigas jau sāk gatavoties skolai, bet jutos atpūties un priecīgs par visām atmiņām, ko ieguvu. Vai vēlies, lai uzrakstu vēl īsāku variantu, piemēram, 4-5 teikumos? Ralf, tu tiešām nevarēji izmantot šajā reizē pats savu intelektu, nevis mākslīgo. Stundas plāns jau tiek kavēts. Neviena pildspalva nav palikusi man. Ko es ar šiem jauniešiem lai iesāku? Skolotāji, mums ir kas sakāms jums. Labi. Skolotāji, piedodiet par visiem mūsu figūriem un nevienmēr labāko uzvedību. Paldies, kā ar pacietībām un sapratībām vienmēr palīdzat mums kļūt labākiem. Skolotāja dienā novēlu jums daudz prieka, izturību un skolēnus, kas spēj jūs iepriecināt tikpat, cik jūs
iepriecinat mūs. Jamendo.com. Jamendo.com. Siktir. Merhaba. Salam alaikum. Hola, buenas. Mihāla, vēlam jums visu sirsnīgāko atzinību par nopelniem un neierobežotu pateicību no visiem skolāniem un vecākiem. Jūs esat īsts piemērs. Apsveicam skolotāju dienā! Šis brīdis ir visiem skolotājiem, kas Tāpat kā es jau uzcelšu sniegu 5 reizes tūlītās, tā jūs man ignoticējat katru dienu. Un es esmu pateicīgs par to. Šie svari ir nieks salīdzinot uz to, ka jūs nesat mums ikdienā. Novēlu jums spēku un izturību šajā mācību gadā. Dārgie kolēģi, grupā ST24 vēlas jums kaut ko pateikt. Mīļie skolotāji! Apsveicam skolotāju dienā! Diena ir jūsu diena, mīļie skolotāji, un mēs gribam jums veltīt dažādus vārdus no sirds. Paldies, ka nododat mums savas zināšanas ar savu silto sirdi. Paldies, ka ticat mums pat tad, kad paši par sevi šaubamies. Paldies par pacietību, smaidu un atbalstu ikdienu. Paldies, ka mācāt ne tikai grāmatās rakstīto, bet arī dzīves grūtības. Iemācāt, kā mācīties, varbūt arī priecīgi un interesanti. Paldies, skolotāji! Mēs jūs mīlam, cienam un sakam lielu Paldies! Māmu, es gribu, māmu, es gribu, es gribu, gribu. O māmu, o māmu, o māmu, es gribu būt labs hakeris. Nu kā tā var, kā tā var? Māmu, es gribu, māmu, es gribu, gribu. O māmu, es gribu būt labs programmētājs. Jā, tas ir labi, Profesionāli, individuāli, Super! Profesionāli, individuāli. Jā! Sirsnīgi sveicieni skolotāju dienā!